Nu, Čirju 72. Šodien tavai uzmanībai Audi A5. Latvijā, tātad mašīna ir 2008. gada, Latvijā no 2012. gada. Un skaties, automobīls ir pamatīgi cietis no čemtrēliem. Redzi? Es teikšu godīgi, šis Audi izskatās, nu tā uz pirmo acu uzmetienu, izskatās visvairāk rūsējošais Audijs no visiem, kādus es esmu pētījis ap šo gadu. Tad pirmkārt pamatīga metināšana. Priekšā būs pamatīga metināšana, jo abi sliekšņi ir izrūsējuši pamatīgi. Šeit tev parādīšu, redziet, tad apakšā tur stāv šādas te plastmasas uzlikas iet pa visu apakšu šeit. Un šīs te plastmasas uzlikas atrodas lūk šeit. Un zem šīm, nu skaties, kā ir izrūsējis zem šīm plastmasas uzlikām, ja? To tu vari novērtēt. Tieši tāpat izstās arī otra puse aprūsējusi. Lūk, bet šim te Audijam, tātad kā jau tu saprati, mums ir jātaisa šis te viens slieksnis vienā pusē un otrā pusē tieši tāpat. Šeit vēl, protams, nav nekas atkorķēts vaļā, teiksim tā. Šim automobīlim uzdevums ir tikai iziet tehnisko, bet šeit, kas sāks, ka šo konservu viņš attaisīs vaļā, izstās ļoti plāns tas metāls, godīgi sakot. Tad arī redzēs, kas tur dziļumā izskatās. Skatāmies uzmanīgi. Nu, varbūt, ka nebūs tik traki dziļumā, bet nu, tas tā, protams, pirmais un subjektīvais iespējas. Ja mēs šim automobīlim, teiksim, nevis vienkārši metinātu sliekšņus, bet taisītu pretrūsas apstrādi, nu, te būtu pamatīgi ņemšanās. Un tad, ja mēs, teiksim, trīcinātu ar pretrūsas noņemšanas pistoli, tad iespējams, ka vēl daudzās vietās parādītos caurumi. Šeit es ar skrūvgriezi tagad nebakstīšu. Bet, ja es šeit pabakstītu ar skrūvgriezi, nevis ar manu maigo pirkstiņu, kur tik šitais pirksts nav bijis, tad iespējams, ka te būtu jāmetina vēl viss kaut kur. Nu tāds Audijs. Tā kā, ja tu domā, ka A5 ir moderns, skaists, dizainisks un tavs nākotnes sapnis, tad ņem vērā, ka tavs nākotnes sapnis izskatās apmēram šādiem. Tu saprati. Nu, tas īsumāk viss, ko es tev šodien gribēju parādīt. Jā, un šeit nav vaina, ka kāds, te, teiksim, būtu to slieksni kaut kā neveikli cēlis uz domkrata vai kaut kas tāds. Šis vienkārši ir Audi vecuma pazīme. Šāds te remonta plāksnes dabūt nevar, bet mēs uzlocīsim no rokas. Tā teikt, tāds gabals kā vajag. No problēmu. Nu, tas šodien arī viss. Cerams, ka video noderēja. Tad, lai labi ripo, davai, pīsķi, Livhu.